Pildu radioloģijas galvenā ārsta pienākumus MFD veselības grupā. MFD veselības grupa jau vairāk kā 40 gadus veic mamogrāfijas izmeklējumus, nemitīgi pilnveidojamies. Jau vairāk kā 10 gadus arī mobilai kabineti dodās ceļā pa Latviju un veic izmeklējumus tur, kur viņi varbūt nav tik pieejami. Rīgā mūs var atrast Iļģu ciemā, Buļļu 9, Možums, Poliklīnika, Bruņinieku ielā 8, Sadovņikovu ielā 20, Vienības gatavē 109, Rušona ielā 15 un ir arī 2 mobilās diagnostikas kabineti, kurus var uzaicināt, ja ģimenes ārsts vai ginekologs ir salasījis pietiekamu interesantu skaitu arī uz lieliem uzņēmumiem. MFD veselības grupā mamogrāfijas apraksta 4 radiologi pēc dubultaklās metodes, viss kā pienākās pēc ministra kabineta noteikumiem. Strādājam operatīvi. Daktarītes ir pieredzējušas ar ilgu gadu pieredzi, arī regulāri pilnveido savas zināšanas kursos, gan vietējos, gan starptautiskos, piedalāmies semināros. Vēlamies, lai sievietes būtu atsaucīgākas, vairāk apmeklētu gan skrīninga izmeklējumus, gan arī negaidīt, ja ir kaut kādas sūdzības, bet vērsties jau pie ārsta un doties uz izmeklējumu, lai mazāk būtu ielaistu gadījumu, lai varētu krūts vēzi tiešām atklāt tikai agrīnās stadijās, negaidīt, kamēr viņš sasniedz 3., 4., bet jau atrast viņus 1., 2. stadijā. Regulāri arī atjaunojam savu aparatūru. Jau 2025. gada rudenī gaidām jaunu digitālo mamogrāfu iekārtas. Būs iekārtas gan parastās 2D mamogrāfi, gan arī pieejamas ar tomosintēzi. Ar jaunajām mamogrāfijas iekārtām mums piegādās arī jaunākās mamogrāfijas apskates darba stacijas, kurās ir ļoti augsta izšķirtspēja ekrāniem un var lielu apjomu ātrā laikā ļoti precīzi diagnosticēt. Vēlos aicināt arī sievietes ar implantiem nebaidīties un droši veikt šo izmeklējumu. Tie ir mīti, ka viņus tur saspiež un saplēš un ka kaut kas slikts var notikties mamogrāfijas laikā. Tā tas nebūtu nav. Arī sievietes ar implantiem mēs izmeklējam mamogrāfiski ar speciālām projekcijām. Visu var lieliski redzēt un implanti nemaz netraucē šim izmeklējumam. Mīļās dāmas, sievietes veselība sākas ar pašcieņu. Tāpēc mīlēsim sevi un nāksim pārbaudīt krūtis MFD veselības grupā uz mamogrāfijas kabinetiem.